Sveiciens visiem no skaistās Kemeras, Tekirova. Šoreiz esam ceļojumā uz Martimira hotelu Kemerā. Lūk, arī viesnīcas karte. Ir pamatēka ar restorāniem un recepšanu. Ir house village tipa izvietojumi, 2-stāvīgi, 3-stāvīgi, 4-stāvīgi korpusi pa visu teritoriju. Ir bērnu klubs, ir daudz, kas pie jūras pasākumos, ir atsevišķi kluba Selis zona, to apstīsim vēlāk. Dosimies paskatīties, kāda mums ir pat viesnīca. Tad ienākot pamat ēkā, mums ir sadalīta divās daļās. Vienā pusē mums ir restorāni, a la kartes, otrā pusē mums ir recepšanas ar visiem pasākumiem. Ir viens no čilu bāriņiem jau šeit, kur var atnākt klusu, mierīgi, pasākt izdzert kādu kokteili vai kafiju. Labās! Šeit ir Eiropas alkohola, Jack Daniels, Red Label, Ballantines, šampānietis un taisa garšīgas Aperol špricus, kā arī viegls uzkodas pieejams. Visi dienas garumā šis bārs strādā. Un dosimies uz restorānu zonu. Šeit mums ir viena veikala zona. Šie ir vairāk tādi tematiskie veikali, kā rotas lietas, apģērbi un somas. Šī ir viena no zonām ēdināšanai. Šie galdi izvietot šeit pēc noslogojuma. Pamatzona restorānam ir lūk šajā zonā. Šeit ir pamat restorāns, kur arī brokastu, pusdienas un vakariņas. Darba laiki. Brokastu no 7 līdz 11, pusdienas no 12:30 līdz 2:30 un vakariņas no 6:30 līdz 21:30. Vakariņās muka sakalāts iekšā un ir vēl āru zona, diezgan daudz, no 50 ārpus. Brokastīs plus, svaigas piestā sula. Bez maksas ir arī bērnu zona, kur pastīties multinītes. Un šī zona ir, kur ārā var paēst. Diezgan plaša teritorija, galdiņu vienmēr pietiek, lai arī noslēgumais pilns. Šeit ļoti daudz, kur ārā var pasēvēt forši. Tālāk dodamies uz otru pusi. Ienākot viesnīcā, pa labi mums ir lobijs. Lobijā ļoti daudz krēslu, divāniņu. Protams, viņi tiek izmantot nesmukām lietām, kā atgulēs pagulēt, bet vakarā šeit viss bija pilnīgi pilns. Un kas forši lielām kompānijām ir daudz vietas. Arī mazākai romantiskai vietai. Šeit mums ir guest relation dāmas. Guest relation dāmas ir ļoti laipnas, vienmēr. Hello! Vienmēr atbildēs visiem jautājumiem, mēs vairāk reiz pie viņiem griezies jau. Tālāk. Reģistratūra. Šeit arī laipni puišam meitenes strādā. Un lobby bārs. Tur ir pieejama kafija, tēja. Protams, ka arī alkoholiskie, bezalkoholiskie kokteļi dažādi. Eiropas alkohola šeit baigā izvēle nav. Tas pats ir labels. Kaut kas no tekalām. Bet baigā sortimenti šeit nav. Un dodamies ārā. Tālāk lobija zona, kur var ārā pasēdēt. Šeit vakarā arī notiek kaut kā dzīvās mūzikas pasākumi. Tā kā tie, kam patīk karstamiņš, droši pasēd arī ārā. Blakus biljards par maksu. Galda tenis būs vienā bārā, tas ir bez maksas. Šī ir Kūkotavu viesnīcas. Pastērija. Darba laiks, diemžēl, jau ir laikam cauri. Pastīsimies. Jā, ir aizslēgts. Bet. Šeit ir dažādas kortas, tortītes, kūkas, saldējumus bērniem, dažādi veidi. Tas forši, bērniem arī pakāpiens. Un arī pēc cilvēku noslogojuma ņemot, izskatās, ka šeit arī ir vislabākā kafija. Tālāk ir frizētā barbers. Cenas ļoti liels. Viņiem ir vīriešu matu griešana. Sākuma 40 plus 10. Nokaulēt varēja uz 30 eiro, bet tas, man liekas, tāpat liels kosmos.
Martimīra, Minimīra bērnu klubiņš. Iekšas video izfilmējām vēlāk pievienošu atsevišķi klāt. Ir āras zāle, ko bērniem padarīt. Diezgan daudz ko padzīvoties. Un iezin uz jauniešu klubam. Teritorija ļoti zaļa. Varētu teikt, ka viena no zaļākajām viesnīcām, kuras pats ir bijis. Ļoti daudz koku, krūmu, apstādījumu, vīteņa augi ap korpusiem riņķī. Cik kādas skan, ja dzirdu fonā. Vēlāk dosimies uz jauniešu klubu daļu. Padomāt par vecākiem bērniem. Ir tā saucamais junioru klubs. Tur uzstāvi kompīti. Šāda šēršļu trasa. Galda tenis. Tur ir sporta zona. Ar kaut kādām instalācijām un nesaprotamām. Ir atsevišķi nožogota futbola, basketbola zona. Vai tas bumbas nav jāskraida. Un arī kliņšu kāpšana mazajiem. Viesnīca piedāvā pakalpojumu kā niršanas apmācība tepat baseinos. Baseina dziļums 1,40 m. Bet priekš iesācējiem, manuprāt, ļoti labs variants. Un tad viesnīcas malā, netālu no jūras, vēl ir izkārtots fitness klubs. Ir ar dažādiem trenažieriem. Un var nākt pasportot. Var nākt šādos laikos. Jūra kā jau lielākoties oļi, ieieši un akmeņu. Ir savs ūdens atacīs parks. Un, kad piedāvā motorlaivas, kuģīšus, banānus, visu kaut ko pieņemsim, kur arī šādus Ferrari izbraucienus pa jūru. Un daudz zviņu. Pārģērbšanas kabīnes dušiņas ir pie katrām muzejām iekšā uz jūru, kur nāk. Ļoti daudz, kur teritorijā ļauj gulēt arī zālītē uz zviņiem, kas ir ļoti foršs un daudz ēnas. Un gar visu viesnīcas malu, gar jūras krastu smilšu iet arī tāda kā maza promenādīte. Vakarā šeit vispār īstenībā pat aciņām ļoti daudz, kur pastaigāties. Skatījos, kad cilvēki gados ļoti bieži izmanto pastaigāt tieši pa visu teritoriju. Šāds ir sporta akadēmijas piedāvājums dienas sporta izklaidēm. Šī būs centrālā zona. Viesnīcas pludmale ļoti gara. Noteikti pārsimt metri, 400-500 varētu būt noteikti. Šeit vakarā ir ūdenspīpes. Šis ir galvenais pludmales bārs, kurā mēs to iesim. Garām parādīšu arī drieļu centrs. Drieļus maina vienās dienā, pierakst istabas numuriņus. Tātad daļa baseina. Šis ir jau trešais tenisa galdiņš šajā teritorijā. Šeit ļoti daudz ko piekopi. Viena no labākajām vietām ir atpūtai šī, jo šeit visu dienu principā ir ēna. Baseini 90% gadījumos 1,40 m dziļumā. Un šādos daudz slāņos, augstam maiņās. Bērni to izmanto kā atrakcijas parku, nolacot zemāk un pārvietot šo baseinu. Un tad respektīvi atkal uz nākamo vēl zemāk var nolikt. Pa dienu šeit arī notiek šautņu spēles. Kā tas cilvēks, kurš ciena šautņu spēles, uzreiz var piebilst, ka šautņas ir diezgan švakā kvalitātē nolietotas, bet cerams, ka viņi ņems vērā mans ieteikums un tas ir jaunas. Kafija teja pludmales bārā. Šeit jau ir aizslēgts, šeit bija pa dienu ir dažādas maizītes, burgerīši, tādi mazi kā burgeru maizītes uztaisīts, jogurts un augļi priekš bērniem. Baseina bārs, arī ar alkohola sortimentu diezgan ierobežot Eiropas. Un šeit, redzot, ziemas sezonā notiek kaut kādi iekšējie pasākumi, kas tomēr ir forši. Sliktos laikus tākļos tādi ir kaut kas, kur pasēdēt. Vēl viens galda tenis. Fotogrāfs viesnīcā kā jau standartā. Popkorns maksā 2 eiro. Un mēs izprovējām. Te ir vakaršovu vieta. Galvenā animatoru un dīdžeja mītne. Un šeit atkal. Šeit ir 1,20 m baseins.
Viņš ir savienots kopā ar akvaparku, un mēs ieies no otras puses notikumu pasākumu kalendārs, neatbilst galīgi tam, kas īstenībā. Lejā mums ir spā centrs, labierīcības, bija apsties nekas īpašs, viss kā standartiņā. Baseini izkārtot šādā tipā augstāk, zemāk slāņiem. Šis baseins ir pusseklais, tajā galā ir 60 cm, šeit 1,40 m. Šī zona vairāk ir mazākiem bērniem, 60 cm, kas pāriet ar pakāpieniem uz dziļumu jau iekšā. No 2 dienas atpakaļ viesnīca sāk praktizēt, kad vairāk neļauj rezervēt zviļņus, kad vielas stāv vairāk kā stundu uz vilni, tad glābējs viņu noņem un aiznes projām, pēc tam tu paši strīdaties, kā jūs tiksiet pie dieļa apakaļ. Tas īstenībā ir ļoti labs pasākums, jo šeit bija pirmās dienas tā, ka mēs nācās nākt 8 pa 9 no rīta, lai rezervētu sev zvilni pie sev vēlamā baseina. Šeit ārpus restorānam un otras puses zona. Un baseins atkal slāņos augstāk zemāk un pieejamais tā saucamais akvaparks. Akvaparks saucamais ir 2 trubas, strādā vienreiz dienā no 10:30 līdz 11:30 un pēc tam stundu no 15:30 līdz 16:30. Tātad 2 reizes dienā pa stundiņai ļoti maz. Un šeit arī var izmantot izdevību pagulēt jau ēnas zonā, ja ir vēlmi. Bet arī zaļumos. Atnācām uz uzkodu vietu pa dienu. Vakarā šī puse no vietas pārvēršās par meksikāņu a la carte restorānu. Šādā skaistā atmosfērā var pasēdēt. Pa dienu šeit pieejams ūdens, jogurti, guzlem maizīte, vrapi, kas vēl mums bija doner kebabs. Tad bija burgeri, bārs, izlēmās alus bez maksas. Maksas pudelītais būs Carlsbergs un visa importa ali par bargu naudu no 4 līdz 7 eiro par pudeli. Un cep arī pīcis uz vietas. Tātad viesnīcā ir arī tāda maza VIP zoniņa, kluba faselis saucās, kurā var atnākt, izbaudīt jau labākus viļņus vai arī bungalo mājiņu pie jūras. 50 eiro no cilvēka dienā maksā ieņem zviļņus, kas ir ādas zviļņi vai šādi apaļie. Tepat ar skatu uz jūru. Un ir arī bārs bez maksas šeit patās. Ja maksā 75 eiro no cilvēka, tad jūs varat jau rezervēt sev bungalo mājiņu pie jūras. Un atpūsties izmantojot ēdināšanas servisu, kas ir iekļauts jums cenā, un pēc menu tipa izvēles pasūtīt sev vēlamo ēdienu. Šādi zviļņi būs 50 eiro no cilvēka, un mājiņas būs jau 75 eiro no personas. Pārģērbšanas kabīne, dušiņas sava, visa tāda maza VIP zona. Tur savu privātā duša pie bungalo jānākt. Minibāriņš. Viņas ļoti tuvu vienotrai, baigā tur klusuma nebūs, bet, manuprāt, ir foršs pakalpojums. Jūrā ir uzlīta pirmā līnija bojas, kur bērniem ļauj peldēt, un tālāk jau var atzīmēt, kur pieaugušie varētu. Kopā viesnīcas koncepcijā ir pāris mīnusi. Pirmkārt, tevi pie baseina neapkalpo. Pusdienu, brokastu un vakariņu laikā ļoti reti, kad apkalpo. Viens, ka varbūt netiek galā ar noslogojumu. Otrs, ka viesnīcas koncepts saucās self-service, pašapkalpošanas servis. Tātad neviens šeit jums pakaļ baigi neskraidīs. Ar tīrīšanu it kā visur var redzēt, un tad vakarā ir piekārto zviļņus. Visur var redzēt personāli, ka iet tīri, bet šodien atnācām tagad pirms pusstundas pie baseiniem atkal. Ļoti daudz, kur ir tukšie trauki visādi, kas liecina par to, ka tomēr personāls arī netiek īsti galā. Ēdienu kvalitāte. Diskutabla gaumas lieta. Tur pievienošu atsevišķu brokastu pusdienas vakariņas klāt. Ēst ir ko, paēst var. Tas, kas ir, tas ir garšīgi. Bet ja mēs ņemsim par piemēru vienu no tādiem lielākajām vietnēm un atsauksmes 9,1 bookingā, nē.
Noteikti nav. Vismaz ne tāds līmenis šeit būtu kaut kādi 8, 8,2 varētu ielikt noteikti. Animācija pa dienu, ko es esmu redzējis, tikai šautriņas un volejbols. Kaut kur dzirdēju sportojot jogas, kaut kādas ūdens aerobikas, bet animators nedzird diezgan švaki. Numuriņu tīrīšana arī ir kur piestrādāt. Varēja būt kārtīgāk, bet tas viesnīcas plus ar šo zaļo skaisto teritoriju ir kolosāls. Tiem, kam patīk samērā mierīga atpūta, ir daudz vietas, kur var pagulēt arī klusumā. Centrālajā vietā šeit arī viskaļākā mūzika. Kam gribās zaļu teritoriju, ļoti skaistu apstādījumos, noteikti ir viena no viesnīcām, kur var braukt. Un, protams, neatņemamais arī Kemeras dabas skatu skaistums. Tiekamies nākamajā viesnīcā.